Vai internetā nejauši satikti cilvēki tiešām ir mani draugi? Ar ko es riskēju publicējot informāciju par sevi internetā? No kāda vecuma drīkst izvietot kontus sociālajos tīklos? Kā panākt, lai internetā pavadītais laiks nav pārāk ilgs? Kā internetā nenonākt lapās, kuru saturs nav domāts bērniem un pusaudžiem? Izmanto aplikācijas, kas palīdz ierobežot tavu internetā pavadīto laiku. Nepavadi internetā liekas stundas un atceries, ka internets piedāvā arī iespēju attīstīt talantus un uzmeklēt mācībām nepieciešamo informāciju. Aizpildi savu laiku ar nodarbēm, kurās vari gūt pozitīvas emocijas. Pavadi vairāk laika spēlēs un nodarbojies ar fiziskām aktivitātēm. Darbojoties internetā rodas emocijas, kas var traucēt tev aizmigt, tāpēc nelieto to vairākas stundas pirms gulētiešanas. Lūdzu pieaugušos paskaidrot tev interneta lietošanas riskus. Izveido sociālo tīklu profilus ne ātrāk kā 13 gadu vecumā. Lai nenokļūtu pie neatbilstoša satura, norādi savu patieso vecumu. Pirms ko publicē, atceries, ka ja nolems informāciju dzēst, iespējams citi to jau būs lejupielādējuši savās ierīcēs. Atceries, ka draugs ir tikai tāds cilvēks, kuru tu pazīsti personīgi, bet internetā cilvēki var slēpties aiz izdomātām identitātēm. Neiesaisties apsmejošu ziņu pārsūtīšanā, negatīvu komentāru rakstīšanā un neatbildi, ja kāds aizvaino tevi. Bloķē sūtītāju un pastāsti par notiekošo pieaugušajiem. Nedalies internetā ar privātu informāciju. Tas var draudēt tavai drošībai. Ja nokļūsti situācijā, kurā jūties nepatīkami, neiesaisties tālākā saziņā un pastāsti par notikušo pieaugušajiem. Neskaidrās situācijās nekavējoties meklē atbalstu. Lai saņemtu atbalstu, sazinies ar bezmaksas diennakts bērnu un pusauģu uzticības tālruni 116 111, zvanot vai ar čata vai e-konsultācijas starpniecību. Čata loks un e-konsultāciju forma meklējama mājaslapā www.uzticībastālrunis.lv un bezmaksas aplikācijā Uzticības tālrunis.